Dižozovs Plus jau 30 vairāk gadus nodarbojās ar mēbeļu ražošanu, bet pēdējos no 2009. Gada ir stipri specializējies liekti līmētu mēbeļu un lietu izgatavošanā, un šobrīd pārsvarā ražojam krēslus, dizaina krēslus, ārzemju brendiem, ārzemju zīmoliem, pārsvarā skandināvu zīmoliem. Šis salīdzinājums ar 23. un 24. ir ko salīdzināt, jo 23. gads bija pirmais mūsu attīstības vēsturē, kad pasūtījuma apjoms kritās pirmo reizi par kādiem procentiem, laikam 15, 18, un 24. bija otrais gads, kad arī kritās apjoms uz vēl kādiem 15%. Savukārt 25. ir mūsu priecējošs gads, un izskatās, ka būsim atpakaļ 22. gada līmenī, tātad visaugstākajā līmenī. Attiecīgi tas nozīmē to, ka būsim atpakaļ zirgā. Būsim atpakaļ tur, kur bijām, būsim pārdzīvojuši ne tikai savu kritumu, bet visas nozares kritumu. Un šobrīd mēs esam gan optimistiski un jādomā par, jau vairs ne tikai par pasūtījumu apjomu, bet par to, kā viņu izpildīt, kā izdarīt pasūtītās lietas un attiecīgā ātrumā, kvalitātē un apmierināt klientu. Jā, par mājas darbiem. Mājas darbi bija ļoti daudz. Sliktākais, ka neviens mums nepateica priekšā, kas jādara, lai būtu tā, kā ir tagad vai kā gribētos. Tātad 23. gadā bija zināmā mērā apjukums, kā tā visu laiku gāja uz augšu un šobrīd krīt uz leju. Un labi, kad laikus sapratām, apķērām, nojautām, kad ziepes briest. Esošie lielākie klienti, tas nebija gada sākumā jūtams, bet gada beigās redzējām, ka pāris lielākie klienti nokrit uz pusi apjoms mums pasūtījumu. Un tā tad mums viņu vietā bija jāieliek kaut kas, un nebija nekādu zīmju, kad viņi nāks atpakaļ ar savu apjomu. Tātad, runājot par mājas darbu, mēs uzsākām intensīvu darbu ar jauniem klientiem, kurus mēs līdz šim nebijām ņēmuši. Līdz šim ar viņiem daudz pat neiesaistījāmies sarunās, bet izvērtējot situāciju, pamainījām savu stratēģiju, sākām atbildēt uz jaunu klientu pieprasījumiem, kuri netrūka. 23. un 24. gadā bija ļoti izteikti milzīgs skaits ar jauniem pieprasījumiem, pat no svešiem klientiem. Un tad mēs veicām milzīgu darbu jaunu produktu attīstībā. Piemēram, 24. gadā, manuprāt, pāri par 80 jauniem produktiem izstrādājām. Tas nozīmē, ka katru nedēļu vairāk par vienu produktu. Savukārt, ja mēs zinām, ka, lai attīstītu jaunu produktu, pavisam jaunu, no nulles, ja mēs runājam par pilnu krēslu, tad kādreiz vajag 2 mēnešus un 4 mēnešus, lai tādu attīstītu. Attiecīgi, tad var stādīties priekšā, kāda bija mūsu attīstības, jauno produktu attīstības daļai, kāda bija izaicinājumi veikt šo darbu. Tā kā jaunu produktu attīstībā. Mūsu klients nav nekustamo īpašumu attīstītājs, viņš ir tirgotājs. Viņš ir, kā es teicu, sākumā zīmols, tirgotājs, kurš sastrādājas ar, viņi pērk faktiski dizainus, tiesības uz dizaina pārdošanu. Tiesības no dizainera ražot un pārdot viņa lietu. Un viņi savukārt sadarbojās ar attīstītājiem, ar valsts iestādēm, pašvaldībām un arī ar privātajiem. Un tur ir brīži, kad peld, kad ir vairāk viņiem pasūtījumi no privātajiem, brīži, kad vairāk no pašvaldībām. Tas jau ir, kā teikt, viņu tirgus un bizness. Mēs viņā tur stāvam maliņā. Mēs sadarbojamies tikai un vienīgi ar mūsu, kā teikt, pasūtītāju, kas ir tirgotājs, zīmols, un tad esam stipri atkarīgi no viņiem, kā viņiem iet, tā arī mums iet.
Par to mēs arī domājām un nosacīti baidījāmies, ka kas būs tad, ja jaunie ar lielu blīkšķi sāks iet, un vecie, kas nokrita apjomā, arī atmodīsies. Ja? Nu, tad būs jāstrādā vairāk. Ja? Tad būs jāstrādā vairāk, bet tas, ko mēs redzam šobrīd, 25. gadā, tiešām kādi droši vien no mūsu apgrozījuma, pat kādi 30% ir kā reiz jaunajiem. Jaunajiem, jaunatīstītiem produktiem, kuri ir tie, uz kuriem mēs cerējām un kuri tiešām ir atnākuši, bet šobrīd tiešām arī ir tā, ka vecie sāk lēnā garā mosties. Un tad tas arī tas ir rezultāts, no kura mēs mazliet baidījāmies, bet uz kuru mēs ļoti cerējām. Nu, tad jau būs jāpumpē, kā teikt, muskuļi un jāparāda pašiem sev, ka mēs arī varam vairāk uzražot. Jā, nu skaidrs, ka viss pie mums ražotais ir pārsvarā cilvēku roku darbs. Lai arī ļoti daudz ir programmējamais CNC iekārtas, neviena no viņām nestrādā bez cilvēka. Tātad maiņu darbs palielināts pie mums jau nemaz vairs nevar būt, tāpēc, ka mēs jau tā strādājam 3 maiņās, un 4. maiņa ir arī sestdienas un svētdienas, tātad mēs 24/7 faktiski ražojam. Cits jautājums par efektivitāti un par cilvēku daudzumu, ko mēs tur pieliekam klāt. Jā. Ne visos ražošanas posmos strādā 24/7, ir tādas, kur strādā tikai 2 maiņās, ir tādas, kur strādā 3 maiņās, bet, nu jā, saspringzinājums, lielāks, kā teikt, ciešāks grafiks. Iekārtu ziņā es domāju, ka mēs diezgan daudz vēl spējam, teiksim, padarīt. Nu, neviena bedra nav prognozējama. Mūsu lietā, mūsu biznesā mēs pat nemaz nevaram prognozēt tās bedras. Viņas nāk un iet, un paldies Dievam, ka viņas mēs esam spējuši pārdzīvot. Vai kritīs, vai celsies apjoms, nav mums, neviens nevar to prognozēt. Arī mēs neesam tik zinoši, lai mēģinātu uzminēt. Ir pārliecība, ka mēs turpināsim netaisīt apzinātas ziepes, ka mēs turpināsim darīt to, ko mēs labi mākam darīt, atbildīgi, pieklājīgi, labi komunicēt ar klientiem, kvalitatīvi laikā un apjomā pildīt pasūtījumus. Un tas arī tas, kas lielā mērā nodrošina to mūsu, kā teikt, plūsmu, ražošanas plūsmu, un ar ko es ceru un esmu arī pārliecināts, kad atšķiramies no lielas daļas, varbūt citu ražotāju, ka mēs turam savu vārdu un kvalitāti, un tas ir pirmais faktiski, ja klientam jāizvēlās starp 2 piegādātājiem, viens ir tāds, otrs šāds, ja, tad viņi izvēlās kā likums to, ar ko viņiem labāk pat patīk varbūt strādāt, nevis ir 3 kāpēc lētāks. Prognozes mums, kā jau tikko teicu, tā ir tikai prognoze, ja, bet ir cerība, optimistiska cerība, kas mūsu gadījumā nekad nav mūs vēl pametusi šos 30 gadus. Es esmu vienmēr optimists un es saku, ka būs labi. Ja? Un nav šobrīd tādu lielu indikāciju, ja nenotiks globāli kādi ģeopolitiski notikumi, tad viņam būtu jābūt. Mēs spēsim viņu noturēt tehniski tādā līmenī, ka mēs šobrīd esam, varbūt uzlabojot savu efektivitāti un tādējādi viņš varētu būt labāks priekš mums. Ja? Katrā ziņā es prognozēju, ka mums katram nākamajam gadam ir jābūt labākam. Jā, ņemot vērā pēdējo 2 gadu veikto ar jauniem klientiem un jauniem produktiem, esam pielēmuši piebremzēt jaunu produktu attīstību, īpaši arī jaunu klientu piesaisti vai sākt runāties jauniem klientiem, jo tas ir tāds ilgāks darbs. Bet par cik, kā es teicu, pagājušos 2 gados esam radījuši rekordlielu skaitu ar jauniem produktiem, tad tagad mēs noteikti uzsvaru liksim uz esošo produktu efektīvākas ražošanas. Un tad mums ir līdz šim vecajiem klientiem un produktiem
ko mēs esam attīstījuši, mēs ļoti labi mākam viņus ražot. Tātad ienāk pasūtījums, mēs viņu ievadām, apstiprinām, un ražošanā viņš aiziet pilnīgi bez nekādiem jautājumiem, neuzdod neviens nekādus tehniskus jautājumus. Vienkārši paiet tik daudz laiks, kā esam norunājuši, un produkts gatavs. Savukārt ar jaunajiem produktiem ir tā, ka vienmēr jāpiedomā, jāatcerās, kā tur bija, kā tur nebija, vai tā vai šitā programmas izgatavotas tikko. Daudz jautājumu ir tehniski, ja? Un tas nozīmē, ka ļoti sarežģīti un lēni tas process notiek, un nav vēl pieslīpēts, nav atrastas kaut kādas niansītes, kā viņu pareizāk un ātrāk un efektīvāk uztaisīt. Tātad strādāsim pie efektivitātes. Jauns klients īpaši nē. No 100%, ja mums būtu jauni klienti, mēs varbūt 5 vai 7 gribētu piesaistīt, bet ne pārējos 95. Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti liels jau darbs ar esošiem klientiem, ar jaunajiem esošiem klientiem, un tāpat tās vecie esošie jau nekur nepaliek. Viņi jāuztur silti, jārāda, ka mēs esam gatavi strādāt ar viņiem, un mēs arī esam gatavi ar viņiem strādāt. Kādu mēs ļoti šķirojam, ļoti pārdomājam, ļoti pētam jaunus klientus, kas viņi tādi ir, kur viņi tirgu atrodas, jo mēs ļoti negribam strādāt ar jauniem, kā tikko uzradušamies uzņēmumiem, ja, kas tikai ir savu ceļa sākumā, varbūt skan slikti, bet biznesā tā ir. Tātad mēs gribam strādāt ar tiem, kas jau tajā vilcienā ātri brauc, ne tikai tiem, kas tagad sēžās iekšā. Un, tas nozīmē, ka mēs uzsvaru tomēr liksim uz vecajiem. Šobrīd darbs pietiek. Šobrīd darbs ir tā, ka mēs varētu teikt, pat drusciņi netiekam galā. Izaicinājumi ir ar cilvēku spēku pārsvarā, ne ar ko citu. Attiecīgi materiālus varam dabūt, ja pasūtījumi ir, strādājam, jā, darbs šobrīd pietiek, jā. Dizaina krēslu ražošana Latvijas mēbeļu nozarē kopējā kontekstā, protams, ka ir unikāla lieta. Arī uzņēmums Dižozols Plus viennozīmīgi ir izcīnījis savu vietu, tieši piedāvājot šos risinājumus. Un ko man gribas uzsvērt, arī stāsts nav tīri tikai par produktu, bet tieši par šo klientu servisu. Un to, kā mēs, kā Latvija, spējam piedāvāt eksporta partneriem šo pieredzi vispār, kā viņi var sadarboties, cik veiksmīgi, kā var komunikācijas ceļā un tieši klientu servisa un apčubināšanas, uzraudzīšanas ceļā iedot šo pievienoto vērtību tieši caur to. Un produkts un tās prasmes, kas nāk līdzi, protams, mūsu Latvijas uzņēmumiem viennozīmīgi ir ļoti augstā vērtībā, jo caur to tad arī šie uzņēmumi lielākoties Latvijā ir izauguši. Lielākoties īpašnieku uzņēmumu ir paši ar nozares izglītību un tieši pieredzi arī mēbeļu izstrādes jomā, kā galdnieki vai kokapstrādes tehnikuma beidzēji. Tā kā, protams, dizaina krēslu ražošana Latvijā ir tāda vērtība, ko ir prieks, ka mēs esam spējuši saglabāt. Jo vēsturiski, protams, mums ir stāsti un leģendas un arī praktiski piemēri par to, ka mēs varam radīt augstvērtīgas lietas. Un tāpat laikā, protams, ja mēs paskatāmies kopējo mēbeļu nozares stāvokli un situāciju, tad šī tirgus situācija, kādā ir uzņēmums Dižozols Plus, ir zināmā mērā mazliet varbūt unikāla, jo ne visur tirgu šī situācija šobrīd ir tik spīdoša. Kopējā kontekstā, ja paskatāmies tagad līdz gada nogalē, ir palicis 1/4, vai ne, un gan arī jau gads iet uz noslēgumu. Un jau šiem datiem paraugamies, tad liela daļa uzņēmumu strādā, diemžēl, zem savu potenciālu. Un, protams, ir daudz uzņēmumu, kas ir atgriezušies iepriekšējos rādītājos, bet tomēr ne tas nāk viegli. Radot unikālus produktus, dizaina mēbeles un, protams, pieredzes gaitā un gadu gaitā ejot uz to, ka tiek piedāvāti un izstrādāti arvien jauni modeļi, arvien jauni
tehnoloģiskie procesi pielāgoti tam, lai varētu piedāvāt šos risinājumus eksporta partneriem. Protams, tas ir unikāli un tādā ziņā, protams, mēs varam novērtēt arī šo uzņēmumu prasmīgumu, kompetenci un ekspertīzi un visu, kādā veidā strādā vispār uzņēmuma arī vadība, menedžments. Un bez šaubām neizpaliek arī darba spēks, kas ir ļoti liela atslēga tajā visā, kas kolēģi, darbinieki, kas spēj nodrošināt šo kvalitāti, kas vispār saprot, kas ir vajadzīgs no šī gala pasūtītāja, spēj uzklausīt nianses līdz pat tādam mirklim, kad kvalitāte ir jānosaka nevis tehniskā specifikācijā vai aprakstā vai stāstā vai leģendā, bet tiešām līdz ļoti vienkāršai lietai, kā pieskāriens. Pieskāriens pie šīm krēsla detaļām, pie katra mazākās nianses, kas būtībā ietver pilnībā tieši to augsto kvalitāti, ko mēs varam piedāvāt šiem eksporta partneriem. Savukārt, ja mēs paraudzītos uz kopējo tirgus situāciju vispār, tad to, ko es dzirdu no uzņēmumiem šobrīd, zināmā mērā daļa ražotāju sāk ļoti pārskatīt to apjomu, ko viņi piedāvā, gan jaunu produktu izstrādē, gan arī pat senu un teiksim, ilgadēju partneru sadarbības formātus un to, kādu sortimentu piedāvāt. Jo kaut kādā mirklī mūsu uzņēmumiem, ejot uz izaugsmu un attīstību, ir jāskatās līdzi, kas ir arī tās, zināmā mērā, neērtās pozīcijas ražošanā, kas ir tās, kuras varbūt pat ilgtermiņa attiecību vārdā ir bijušas uzturētas, bet jau paliek tiešām arī ekonomiski neizdevīgas. Un tad tajos mirkļos, protams, biznesā vienmēr ir jāskatās viss par un pret. Un kaut kādā mirklī jāpieņem varbūt arī ne tik komfortabli un ērti lēmumi ar zināmu riska devu arī, kuras pozīcijas turpināt ražot. Jo ražot jaunus 80 produktus un uzturēt vēl vecos risinājumus un tā ārkārtīgi milzīgā spēja pārslēgties un būt elastīgiem prasa zināmā mērā lielu enerģiju gan no pašiem uzņēmumu vadītājiem, gan no pārdošanas cilvēkiem un, protams, arī tiem, kas stāv pie darba galdiem, pie iekārtām un visbeidzot iepako un nosūta tālāk tad klientam.